Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Lūka 13. nodaļā. Un viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. Un redzi, tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars, tā ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Bet Jēzus to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai: Sieva, topi svabana no savas slimības. Pie tam viņš tai uzlika savas rokas, un tā tūdaļ tapa taisna un slavēja Dievu. Bet sinagogas priekšnieks, apskaities par to, ka Jēzus sabatā bija dziedinājis, sāka runāt uz tautu. Ir 6 dienas, kurās jāstrādā. Tajās nāciet un liecieties dziedināties, bet ne sabatā. Bet tas kungs tam atbildēja: Jūs liekuļi, vai katrs no jums sabatā neatrais savu vērsi vai ēzeli no silas, lai to vestu dzirdīt? Un šo sievu, Ābrahāma meitu, kuru Sātans turējis saistītu 18 gadus, nebūtu brīvi atraistīt sabata dienā no viņas saitēm? Un viņam tā runājot, visiem viņa pretiniekiem tapa kauns, un visa tauta priecājās par visiem šiem lielajiem, varenajiem darbiem, kurus viņš bija darījis. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, atdari mums savu vārdu, atver mūsu prātus un sirdis, lai varam tos sadzirdēt, saprast un tajos arī dzīvot. Jo vienīgi tavi vārdi ir mūžīga dzīvība. Āmen. Paldies Dievam, svētdiena ir klāta. Svētā diena, kurā atkal varam mēs būt šeit kopā visi Dieva namā. Kā mēs jūtamies šodien? Vai esam priecīgi? Vai varbūt ir kādas bailes, bēdas, varbūt sāpes, no kurām nevaram atbrīvoties? Varbūt kāds no mums cieš un nezina, kā dzīvot, kā atrast mieru, kā tikt vaļā no šī brīža smaguma stāvokļa. Padomāsim, kā šodien jutāmies, ienākot dievnamā. Lielākā daļa no mums ienāca tēlaini sakot saliekušies. Varbūt fiziski, varbūt garīgi. Nedēļas laikā iespējams pakāpeniski saliekušies no saviem ikdienas pienākumiem, uzkrautajām nastām, raizēm, varbūt skumjām, varbūt arī bēdām vai kādām kaitēm. Ja mūsos ir nemieris, ciešanas un sāpes, tā ir zīme, ka mums ir nepieciešams Jēzus. Tāpēc arī mēs esam šeit sapulcējušies un esam aicināti, lai klausītos Jēzu, tāpat kā toreiz, kad viņš mācīja sabata dienā, kurā ticīgie svētīja svēto dienu, uzklausot, mācoties un lūdzot Dievu sinagogā. Beidzis mācīt, Jēzus ieraudzīja kādu sievieti un sacīja: Skatieties, skatieties, starp jums ir kāda sieva, kas ir saliekta un nevar pilnīgi iztaisnoties. Mūsu stāvoklis kādreiz ir tāds, ka liekas nekas un neviens mums nevar palīdzēt.
Un mēs arī nevēlamies būt par apgrūtinājumu citiem. Kaut gan mūsdienās, lai cik tas bēdīgi nebūtu, gandrīz nevienam neinteresē, kā es jūtos. Bet Jēzum tas interesē, tāpēc viņš saka, skatieties, tur ir kāda sieviete, kas 18 gadus cieta no gara, kas viņu padarījis vāju. Viņa sēdēja saliekusies un nemaz nevarēja pacelt savu galvu. Mēs nezinām, no kā cieš sieviete, vai tā ir kāda invaliditāte, negadījuma sekas, trauma vai slimība. Bet viņas stāvokli izraisīja slimības nespēka gars, kas bija par viņu spēcīgāks. Un neatkarīgi no tā, vai tā bija fiziska vai garīga problēma, mēs saprotam, ka sieviete ļoti cieta 18 gadus, nesot šo smago nastu. Mūsdienās ārsti apgalvo, ka 45 grādu leņķī saliekts kakls uz priekšu rada vairāk nekā 20 kg slodzi muskuļiem. Jo vairāk galva liec uz priekšu, jo lielāka slodze. Ar pastāvīgi saliektu muguru uz šīs sievietes gulstas vairāk kā 20 kg smags spiediens bez pārtraukuma. Viņa nevar iztaisnoties, arī mierīgi elpot. Tā dienu no dienas, sāpes, bēdas un arī bezcerība. Un viņas skatiens lielākoties ir vērsts uz zemi. Viņa atšķir cilvēkus pēc viņu kājām, pēc viņu drēbju apakšmalas, pēc viņu balss. Evaņģēlists Lūkas stāsta par Jēzu, kurš daudzos veidos kalpoja cilvēkiem. Pretstatā šīs pasaules varenajiem, kas samīda citus un nežēlīgi izmanto katru vājāko, Jēzus rīkojās žēlsirdīgi. Par to svētajos rakstos ir daudz rakstīts un sacīts. Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo tas kungs tur viņa roku. Tas kungs uzceļ nospiestos, tas kungs paceļ nelaimīgos. Mūsu Dievs ir tas, kurš ielūzuši niedri nenolauž un kvēlojošu degli viņš neizdzēš. Redziet, cik Dievs ir uzticams. Viņš paceļ saliektos. Jēzus ieraugot sievieti, to pasauc un sacīja: sieva topis vabana no savas slimības, un viņš tai uzlika savas rokas. Sieviete uzreiz iztaisnojas, Jēzus viņu ieved draudzes centrā. Viņš atjauno viņas dzīvi. Tie, kas to redzēja, ir pārsteigti un kopā ar sievu priecājās un slavēja Dievu no visas sirds. Bet ne visi klātesošie pievienojas slavas dziesmām. Lielo prieka brīdi sabojā tiem, kuriem ir iebildumi. Tieši sinagogas priekšnieks pārtrauc visus. Viņš atgādina un atsaucas uz bausli, svētī sabatu. Viņš saniknots pat dusmās saka tautai: ir 6 dienas, kurās jāstrādā. Nāciet tad arī tajās dziedināties, bet ne sabatā. Bez šaubām, sabatā strādāt nedrīkst. Tādi ir noteikumi un nav nekāda izņēmuma. Un noteikti kādu no klātesošiem viņam arī piekrita. Jā, viņam ir taisnība. Ne viss, ko Jēzus darīja, guva atzinību. Arī šeit pareizie, dievbijīgie, uzmanīgie un taisnīgie sāk strīdēties.
Jēzus tos apsaukts, jūs liekuļi. Kā lasām 2. Mūzes grāmatā 20. nodaļā, kur ir sacīts, jo 6 dienās tas kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un 7. dienā tas kungs atdusējās. Tāpēc tas kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta. Jēzus sabatā nerada ne debesis, ne zemi, ne jūru, bet gan rūpējās un uztur savu radību. Viņš to dara nepārtraukti, neatkarīgi ne no kā, ne no dienas, ne laika, ne apstākļiem. Lai viņi to saprastu, Jēzus atbild ar piemēru. Dzīvniekiem ir jāēd un jāpadzerās arī sabatā. Būtu nežēlīgi to nedarīt. Ikvienam saimniekam ir rūpes par saviem dzīvniekiem, un tas jādara katru dienu, vai tā būtu sabata diena vai nē. Tās ir tik vienkāršas darbības, kas ir pašsaprotamas un nepieciešamas. Dzīvnieka atraisīšana un tā padzirdīšana. Jēzus šo vienkāršo darbību pielieto, lai dziedinātu sievieti, kura gadiem ilgi bija ierobežota savas slimības dēļ, sasieta, mocīta un nebrīva. Sievietes atraisīšana ir dabiskākā lieta, ko Jēzus varēja darīt viņas labā. Ar savu rokas pieskārienu viņš atbrīvo no tā, kas sievu tik ilgi turēja gūstā. Tur, kur nāk dievišķais žēlsirdības spēks, ienaidnieka spēkiem vairs nav varas. Jēzus nāca, lai ienestu Dieva mīlestību pasaulē un glābtu cilvēkus. Vārds glābējs mums var šķist nedaudz vecmodīgs, bet tas tomēr ir darbīgs un tik nozīmīgs, jo mūsu glābējs dziedina un svētī katru savu bērnu. Šī sieviete simbolizē tos daudzos, slimos, neievērētos, cietējus, tos, kas ir bezcerībā. Dziedinātajai sievietei šodien ir dots īpašs vārds. Jēzus viņu sauc par Ābrahāma meitu. Viņš viņu godina kā vienu no neskaitāmajiem cilvēkiem, kas svētīti kopā ar Ābrahāmu. Tagad arī viņa var redzēt Dieva iedrošinājumu un apsolījumu. Tagad arī viņa var pacelt galvu un skatīties uz Pestītāju, priecāties un slavēt viņu. Neskatoties uz savu vājumu, viņa nonāca dievnamā. Neskatoties uz savām sāpēm, viņa atrada ceļu uz vietu, kur tika godināts Dieva vārds un kur pulcējās Dieva ļaudis. Šī sieviete tika atalgota. Šodien ir tik daudz apkārt to, kas ir grūtībās un ciešanās, kuru sekas varbūt ir jau graujošas un nav arī iespējams ko mainīt. Viņi nenāk pie Dieva un liedz sev ne tikai 18 dzīves gadus, bet iespējams pat visu dzīvi. Tik daudz cilvēku savas dzīves laikā atrod visdažādākos attaisnojumus, lai neiegrieztos dievnamā. Daļa svētdienās aizvada izklaidēs, citi vienkārši guļ. Bet vēl kādi tērē savu laiku bezjēdzīgās nodarbēs, pie tam pat izsmējot tos, kuri godā svēto Dievu. Ir arī tādi, kas uzskata, ja dzīvē kaut reizi apmeklēts Dieva nams, tad paveikts teju varoņdarbs. Jo dodoties tur atkal otrais,
viņuprāt, nozīmē jau kļūt par fanātiķi. Kāds varbūt uzskata dievkalpojumu par apgrūtinājumu un priecājas, ka tas beidzot ir beidzies. Tikai retais pievienojas ķēniņa Dāvida teiktajam. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Cik mīlīgas ir tava māja vieta, saka kungs Cebot, mana dvēsele ilgojas un tvīks pēc tā kunga pagalmiem. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā 1000 citas. Jēzus nekādā veidā nenoniecina sabata bausli, gluži pretēji, viņš godina un svētī šos svētkus. Bet viņš uzsvēra sakot, sabats ir dots cilvēka dēļ un ne cilvēka sabata dēļ. Sabata svētīšana nozīmē vairāk nekā neko nedarīt šajā dienā. Dieva mīļotie, Dievs mums ir devis dzīvību. Mēs varam būt tādi, kādus viņš mūs ir paredzējis. Katra svētdiena mums atgādina. Cilvēki, tu vari atgriezties, dzīvot taisnīgi un godīgi un būt brīvs. Svētdienā tu vari atkal iztaisnoties, kad Jēzus savā mīlestībā mūs mudina. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Svētīgi tie, kas atsaucas aicinājumam un seko tās sievietes pēdām, par kuru mēs šodien lasījām. Viņi atradīs glābēju un caur viņu svētību šajā dzīvē un mūžībā. Bet cilvēks, kuram žēl veltīt Dievam vienu dienu nedēļā, nav piemērots debesu valstībai. Jo debesis pašs par sevi nav nekas cits kā mūžīgs sabats. Ja kādam ir grūti pavadīt dažas stundas svētdienas dievkalpojumā šajā pasaulē, visticamāk, ka viņš nevarēs apmeklēt mūžīgo dievkalpojumu nākamajā pasaulē. Atcerieties, es sākumā jautāju, kādi mēs šodien atnācām. Bet tagad es jums atbildēšu, kādi mēs aiziesim. Saņēmuši piedošanu, mierinājumu, iedrošinājumu, saņēmuši žēlastības dāvanas un svētību atkal jaunai nedēļai, kā Dieva atjaunotas radības. Viņš mūs ir atraisījis, un viņš mūs arī šodien padzirdinās. Bet nobeigumā vēl 3 teikumi. Brāļi, esiet modri un nomodām. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tūlīt pat jau pie dievnama izejas durvīm ienaidnieks gaida, lai varētu mums sabojāt šo prieku par saņemtajām dāvanām. Saņemt to svētību, ko Dievs mums dāvā šeit. Viens nepareizs skats, viens nepareizs vārds no ticības brāļa vai māsas, acu priekšā aizvērtas tramvaja durvis, nepacietīgs autovadītājs uz gājēju pārējas, kāda nesaprašanās ģimenē. Ziniet, tam stāviet pretīm un turaties stipri ticībā. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.